Es jums iedošu uzdevumu, jūs aiziesiet maliņā, jūs viņu izpildīsiet, atnāksiet un atrādīsiet. Tik easy. Un tajās 5 minūtēs es gribētu, lai jūs uztaisat reklāmu. Mēs šis varam reklamēt. Mums ir ļoti maz laika. Klostēs, tātad ideja sekojuši. Mēs reklamējam. Vaļāk, tīn. Evo, piper man ar zeķiem, mums tā ļoti smeķē. Moto, pagaid, Sauklis. Smaržīgs. Bet tur ir tā sakšiņa. Es pumpēšos. Regulāru Davai, es vīrieti, kas pumpēšos. Jā, katru tu dienu varētu. trenējās. 1, 2. Sveiki! Mēs šodien redzam jauniešus, kas ir ļoti aktīvi un unikāli attraktīvi un arī ātri un svīst. Un skatos, kā jūs saglabājat tik baltas un tīras zeķes. Kā viņas sauc? Citādas gribu. Nu, riktīgi galvās. Tu paskaties. Sieriņš. Tu paskaties. Sieriņš. Pilnīgi baltas. Pakustini kājiņu un istabā ir svaigs gaiss. Smaržīgs. Tātad, pateicoties Eirovīzijai, gan Aišai, gan... Turpinām. Digi, dong. Tātad, pateicoties Aišai, gan Donam, ir radies jauns produkts. Gandoms. Tātad jaunais produkts Gandoms. Un tagad sauklis ir... Nekāds uzbrauciens, tas ir vienkārši Gandoms. Dong. Šiem vingrinājumam, droši vien kā daudziem citiem pasaulē vingrinājumiem, ir viena vienkārši doma. Visstulbāko ideju, ja paņem un attīsta līdz galam, viņa būs diezgan laba, jo ir jau pierādīts, ka slikta ideja nav, ir līdz galam neattīstītas idejas. Tas droši vien pats attiecās arī uz priekšnesumiem. Jums nav minūte. Jums ir, cik ir laiks? 6 dienas. 6 dienas. Tas ir drausmīgi daudz laika. Pa 6 dienām var izdomāt ļoti daudz un dažādas lietas, un nevienu no viņām līdz galam neattīstīt. Un par ko šeit ir stāsts par to, ka tagad laiks ir vairāk, tad cilvēki izvēlās ļoti daudz idejas, bet ja viņi vienkārši tikai kaut visstulbāko ideju, ja paņem un attīsta līdz galam, viņi būs diezgan laba. Man nepatīk vienīgi tā attieksme, kad mums pasaka 5 minūtes. Un kad ir atsevišķi cilvēks, kas domā, ka 5 minūtēs var uztaisīt ģeniālu, super ekstra cool, bet nu nevar. Mēs savācāmies ar 5, cik mēs bijām, 4 vai 5 cilvēki. Savācamies un es saku, davai taisam čībaspiedi. Fiksi, davai trž. Pēkšņi jautājums no malas. Kas ir čībaspiedi? Tad Daņuks. Ieskrien lapsalā, anekdota galā.